Kā ir zināms, es savus video TikTokā taisu par naudu. No komentāriem sociālos tīklos kļūst skaidrs, ka man maksā Šlesers, Kariņš, un tas nozīmē arī amerikāņi, ZZS, tad Puķins, un pēdējie ir pieslēgušies oligarhi. Darbojos es ražīgi, video ir daudz, tātad piķis nav problēma. Tāpēc es prātoju, ja piķis nav problēma, kāpēc es savā brīvajā laikā lauku mājā grīdu laužu? Varbūt visi tie eksperti, zinātāji varētu man atgādināt. Es varbūt kādā kasē esmu piemirsis aiziet savu to naudu pa vidikiem paņemt, jo kaut kā šitas man diezgan normāli sāk apnikt.